par korupcijas novēršanas apkarošanas biroja vēstules izskatīšanu. Ziņotājs Pējākums, lūdzu. Labdien! Šis lēmuma projekts ir sagatavots ņemot vērā to, ka 22. augustā Doma ir saņemta korupcijas novēršanas apkarošanas biroja vēstulē, kurā ir norādīts uz vairākiem Domas izpildirektora Pētera Špakovska un Domas deputāta Raimonda Jaloviča pārkāpumiem laika perioda no 8. gada 9. jūnija līdz 12. gada 25. jūlijam, parakstot personāla daļas sagatavotus rīkojumus attiecīgos pašvaldības portāla redaktoris Edītas Jaksis, amatalpas noteikšanu, mācību atvaļinājumu piešķiršanu un mācību maksas atmaksu par studijiem RTU, kā arī brīvu iegādes izdevumu sekšanu. Bez tām šajā biroja vēstulē ir lūgts arī pārskatīt Rudnas novada pašvaldības administrācijas apstiprināto darba koplīgumu, regulējumu un tā ietverts nosacījumu atbilstīgi normatīviem aktiem. Tad, ņemot vērā šo biroja vēstulē, priekšsēdētāja rīkojumu ir izveidota speciāla disciplināra lietas izskatīšanas komisija, izmeklēšanas komisija. Tas sēde notika 12. septembrī un izvērtējot šo te biroja vēstuli norādītu informāciju, komisija nāca pie secinājuma, ka par šiem pārkāpumiem disciplināru sodu piemērot vairāk nevar, jo ir iestājas noilgums, jo saskaņā darba likumā 90. panta 1. daļu par darba kārtības vai darba līguma pārkāpšanu darba devējs darbiniekiem var izteikt krājumu vai piezīmi. Savukārt šī panta 3. daļa nosaka, ka rājienu vai piezīmi izsaka ne vēlāk kā 1 mēneša laika no pārkāpuma atklāšanas dienas, bet ne ilgāk kā 6 mēnešu laika no pārkāpuma izdarīšanas dienas. Tāpēc komisijas priekšlikumi Domas deputātiem ir šādi, ka pieņemt šo te biroja vēstuli norādītu informāciju zināšanai, uzdot juridiskas nodaļas vadītāju organizēt šī darba koplīguma pārskatīšanu atbilstoši normatīvu aktu prasībām, un arī Domas priekšsēdētāja rīkojuma izveidotāja komisija turpināt darbu un vērtēt visus personāla daļas sagatavotus rīkojumus atbilstīgi normatīvu aktu prasībām un par izvērtēšanas rezultātiem informēt Domu. Paldies. Lūdzu jautājums ziņotājiem. Puķis. Es gribētu precizēt, kas tā pa komisija, kāds ir šīs komisijas secinājums un vai šīs komisijas darba laiks ir atmaksāts? Nē. Komisija strādā bez atalgojuma. Komisija ir izveidota, kā es teicu, jau ar priekšsēdētāja rīkojumu. Manuprāt, tas rīkojums ir arī pievienots deputātiem. Paldies. Es gribēju tomēr norādīt, ka šis ir nebijis precedents, par to, ka 21 rīkojums ir pilnīgi nelikumīgs. Ir pret kaut kādu normu robežās. Un es gribēju varbūt tās tomēr teikt, ka šī gadījumā varbūt tās Gabriela kungam, ja mums ir viss, kas ir saistīts šajā gadījumā, mēs skatāmies šajā korupcijas novēršanas apkarošanas biroja vēstulē, kad mēs esam saskaitījuši kopā, tad tas ir ap 20 šie te rīkojumi, kas ir bijuši neatbilstoši tiesību normām tādām, kādām būtu jābūt, un pēc likumdošanas amata algas noteikšana nepareiza, kompensācija brīļu nepareiza, atvaļinājums, tālāk mācību maksa, viss, kas saistīts ar šo personu. Cik es saprotu, tagad ir Edīta Puķa, nevis Edīta Jakse. Vai mēs nevaram tad varbūt tās kaut kāds sestošos noteikumus pieņemt, kad Puķa ģimenei kaut kā, var kaut kā savādāk to skatīt to lietu, ārpus likuma? Tas ir jautājums? Jā, tas bija jautājums, vai nevaram mēs sestošos noteikumus tomēr pieņemt, vai mēs varētu kaut kā likumiski
tālāk virzīties uz priekšu, kad puķu ģimene ir ārpus likuma, ka tie saistošie noteikumi un vispārējais attiecās tikai pret visiem pārējiem darbiniekiem, bet ne pret puķu ģimeni. Likums par pašvaldībām nosaka tās jomas, kuras pašvaldība drīkst izdot saistošos noteikumus. Tikai šajās jomas pašvaldība var izdot. Paldies, lūdzu, vēl jautājumu. Acīm man ir jāpaskaidro Kalmēna kungam, ka viņam laikam ir slikta saprašana, jo tur skaidri un gaiši norādīts, ka tajā laikā Edīte Riakse nebija nekādā saistībā ar puķu ģimeni. Un ja pēc tam viņai ir šis te uzvārds, tad tā būs laikam šo cilvēku darīšana. Bet būtu jau korekti, ja domas vadītājiem spētu atšķirt likumdošanas normas un terminus un ietot tos atbilstoši. Tādā kontekstā, kā to ir gan mūsu kontrolējušās institūcijas minējuši, gan arī nosaka mūsu saistošie noteikumi. Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotāju. Ir priekšstats sagatavotā lēmuma projekta izdarīt domas sēdi, kas par lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās? Paldies. Par saistošiem noteikumiem Oksnoru pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumiem veikšanai daudzdzīvošanā mājās. Velzīškungs, lūdzu.